Čau, mani sauc Kristaps, un tā kā ziema nav aiz kalniem, ir pienācis laiks bēbim sametināt diferenciāli. Sākam ar to, ka nolējam eļu. Tur ir 14 mm seškanta. Kamēr tek nost eļa, atvienosim spidometram devēju. Tā, ko tālāk. Tad mēģināsim atskrūvēt šitās visas skrūvas. Cerams, lai atskrūvētu šito. Nevajadzēs ņemt, cerams, ka nevajadzēs ņemt stabilizātoru nost. Jā, laikam jāmēģina šito te atskrūvēt, tad viņš viss panāks lejā. Un tad toreiz vispār atskrūvēt. Visu pasildīsim. Izskatās, ka tomēr vajadzēs ņemt nost stabilizātoru. Fucking shit. Principā grūtākais, man liekas, ir izkustināt šitas te. Kustināsim. No otras puses iepūtu VD40 tipa, kaut ko tādu, lai bišķi atmiekšķi. Jā, tad plāns tāds te uzlikt apakšā balstu. Atskrūvēt šitos, tad nolaist lejā, lai viņš te turās. Tad atskrūvēt visu pārējo, noņemt nost. Sametināt. Atcīrt tās plāns. Kā sanāks, tas ir bišķiņ savādāk nekā plānots. Kā vienmēr. Mēģinām laist zemē. Tālāk ar 16. raujam vispārējo vaļā. Tā. Tālāk mums vajag šita te visu attaukot tā, lai no eļa. Lai metinot, viss te smuki sametinātos. Abort mission, viss sejā. Tagad negaršīgi. Tā, ko mēs tad, kā es daru? Sametinu satelītus savā starpā, šeit te 4 punktus. Tad tālāk, kad viņi ir kopā, sametinu kopā ar šito te korpusu. Kad viss te ir sametināts, tad apgriežam uz otru pusi un to pašu atkārtojam. Un skatāmies tā, lai uz reduktoru zobrata netrāp kaut kāda metināšanas tie te šļakatas. Uzgriežam svārku uz maksimālo un sākam kurināt.
vesels. 3 minūtes vēlāk. Viss izskatās šidā te. Tagad mums abi rati. Griežās kopā. Tad, principā, pagaidām, kamēr viss atdziest, skrūvējam kopā. Var padot man skrūvi? Nē. O, baga, ir pats. Bļe. Mazā vieta. Kur tu aizkriti? Paga, neatlaid. Atlaid. Tajā. Var paspīdināt no apakšas. Tajā šķirbā. Rekur. Kilometrs. Divā viņš jau turēsies. Var laist vēl. Skrūvis ir iekšā salikts, varam vilkt lēnām klāt. Kas mums te ir? Tā. Iekšā. Un tad piespiežam un pieskrūvai. Tālāk ņemam šprici. Eļļu 75 vai 9, kaut kādu vislētāko. Čīks, tur man liekas kaut kādu 0,9. Oho, kā iekšā. Tā. Paņemsim pusi, ieliesim tā. Skatīsimies, ko notiek. Te princips ir tāds, kad viens ir noliešanas caurums un tas ir ieliešanas, un līmenis ir sasniegts tad pareizais, kad pa ieliešanas caurumu sāk, bišķiņ tecēt ārā.